Tuvojas Salacgrīvas masku festivāls. Šogad tas notiks 4. reizi, kad jau atkal ar dziesmām, dejām un dažādiem rituāliem tiks aizvadīta meteņdiena un ieskandināta pavasara tuvošanās. Tas ir nevien vizuāli krāšņs notikums, bet tā ir arī senas latviešu tradīcijas saglabāšana. Un kamēr Salacgrīvā vēl valda klusums pirms lielās maskošanās vētras, viesojamies pie festivāla organizatoris, folkloras kopas Cielava vadītājas Zentas Mēnnikas. Meteņdienā masku gājienā ļaudis devās, lai izdzenātu visu ļauno un lai jaunajā gadā padotos laba raža. Tie senajiem latviešiem bija lieli svētki, kuros, protams, neiztika arī bez svētku mīlesta. Šajā laikā pamatā galdā tika likta cūka, kas arī simbolizē auglības veicināšanu. Tā kā bija tajos laikos un kā tur tieši bija, to ir tā grūti restaurēt, bet ir pieraksti, kas apstiprina šo, kad ir vārītās tās cūka kājas, cūka ausī noteikti jābūt, lai sivēni vairojās, lai būtu pēc tam atkal nākošos godos, ko galdā likt. Jo meteņdienā bija tieši gaļas ēdieni, cūka bija galdā. Nu, un asti arī vārīja, lai labības vārpas, lai tādas riktīgas piebriedušas. Nu, un senči jau bija, es domāju, ka viņi daudz vairāk ticēja visam tam, kā varbūt mēs, jo viņiem bija cits izjūts, viņiem nebija šīs jaunās tehnoloģijas, viņi vairāk savās mājās, viņi vairāk pie skaliem un pie svecēm. Nu, un tad arī tā visa, bet tas jau neizslēdz to, ka mēs jau varam darīt arī šajos laikos. Un ziniet, lai cik tas interesanti nebūtu, bet darbojoties šajā jomā, mēs pašas paliekam tādas pamatīgākas, vieglāk dzīvot ir. Ir daudz tādas saskarsmes, ja, ko kādreiz varbūt neaizdomājas. Bet, nu, gadiem ritot, tu uzkrāji sevi un nemaz savādāk vairāk nevar. Jūs pieminējāt māju, šoreiz gan mēs esam Salacgrīvas vidusskolā. Jā. Bet vismaz mums ir plašumi, Nē, šeit ir mācību virtuve, jā, šeit ir ļoti jauki, un jūs paši varat pārliecināt, ka šeit ir viss, lai varētu iemācīt, gatavot, jo šeit notiek piparkūku cepšana, un te ir, skolā arī ir tāds pulciņš, mājturības pulciņš, kur bērni arī gatavo, jo šeit jau var brīvi izvērsties, jā. Un šoreiz skatītājiem, par cik bērni nav klāt un citi arī nav klāt, tad skatītājiem iemācīsim gatavot ko? Mēs šodien gatavosim, mēs cepsim plāceni no miežu, auzu, rudzu miltiem, īpaši uzraudzēta mīkla. Tad mēs izvēlēsim un gaļas kriksīšu liksim klāt, sīpolu pieliksim klāt. Un sarulēsim un cepsim krāsnī gatavu. Tā būs mūsu maizīt meteņdienā. Un tad mēs parasti ir tā, ka cūkas kājas vāra vai no ar grūbām, vai ar pupām, bet mēs šoreiz vārīsim vienkārši cūkas kājas, cūkas ausi, cūkas asti, lai mums tai meteņu galdā arī būtu šī svētība, jā, lai būtu, lai būtu tie sivēni ražani padodās. Nu, lūk, un neba jau, tā jau laikam bija tāda īpaša lieta, ko mūsu senči piekopa. Nu, tad mēs gribam arī pietuvoties tam visam. Nu, mēs sagatavosim cūkas kājas un ausi un liksim katlā un vārīsim. Ausi mēs liksim veselu, bet cūkas kājas mēs vienkārši pārgriezīsim. Mēs jau esam Jā, nāc, cer, ka būs. Pārgriezīsim, lai ātrāk izvārās. Bet tā. Jā, bet... jā, bet laikam būs jāliek vesels. Jā. Vajag grūti griežās. Mēs varam šādi arī, nemaz nelauzi. Lai viņus iegriezīsim ādā, lai tiek ūdens klāt. Nepadomājam, ka te skolā nav tik karsti daži. Nu, neko. Nu, jā. Iegriezīsim. Liksim katlā. Cik nav tik lieli katli, tad liksim vienā cukūkas. Un ūdenim sāls arī ir piebārts klāt? Pērši tagad klāt. Jā, sālu vajag noteikti. Kā tu vispār ar kaut kādām garšvielām? Jā, garšvielīgas, launlapiņu, pipariņus,
sīpolus piegriezīsim. Es domāju, ka ļoti labi būs. Tā. Kā tad vispār nonācāt līdz masku festivālam? Mēs darbojamies jau no 1988. gada, un šogad mēs svinēsim 25 gadu jubileju. Nu, un ziniet, kā kārtīgā folkloras kopā, nepietiek ar to, ka mēs dziedam, mācamies, ejam rotaļās. Ir vajag šīs izjūtas, visas, kas bija saistībā ar šīm lietām. Nu, un par cik ir ļoti interesanti un ļoti daudz ir dokumentēti tieši šīs masku izdarības. Un apraksti par maskām, kādas maskas bijušas un kāpēc viņas ir taisītas. Tad mēs vienkārši arī sākām. Un 2001. gadā mēs pirmoreiz braucam uz Daugavpili, un tad mums tās maskas bija nedažādas. Mums bija čikāns, mums bija žīts, mums bija veldi, mums bija čigāniete, tad bija vilks, kas mums vēl līga bija? Garā sieva. Nu, un aizbraucām, ļoti interesanti. Un tad tieši sākās. Tas bija otrais masku festivāls Daugavpilī. Nu, tad mēs katru gadu braucām, un mēs vienkārši meklējām šīs saskarsmes un atradām to, ka mūsu pusē bijuši šie vecīši. Vecīši nav skrandaini, viņi nav netīri, viņi ir gaiši, mīļas radības, jā, tas ir maskojās. Nu, maskojās, lai tad, kad tu uzlieki masku, tu vairs neesi, piemēram, es vairs neesmu zēti, bet es esmu vecītis, iemiesojies šajā maskā. Un, ziniet, tā ir tāda fantastiska izjūta. Un darbojoties, un tad mēs meklējām arī pierakstu, lai varētu, mazliet restaurēt, kādas tās masas izskatījušas. Bet tieši Salacgrīvas puses, jā? Tieši Salacgrīvas puses, Ainažos, Vitrupē, šeit visa tā piekraste iets ir vecīšos. Tie varētu būt mātiņvecīši, tie varētu vienkārši vecīši būt. Nu, un tad mums ir tādas gari tādi gaiši tērpi. Nu, lūk, un darot šo te, mēs vienkārši sajūtam, ka ir spēks, fantastisks spēks. Es, piemēram, uzlieku masku, ja? Es varu darīt absolūti visu. Jo es jau vairs neesmu tā, kas es biju, ja? Es esmu pilnīgi, es esmu no kaut kurienes, ja? Tas nav tāds konkrēts. Nu, tie ir tie mūsu senču veļi, ja? Tie, kas vairs nav mūsu. Nu, lūk, un caur šo te, caur to prieku, mēs paši vienkārši uzlādējamies, jā, un tā ir tiešām fantastiski. Tā kā es arī iesaku jums izmēģināt, tas ir brīnišķīgi. Lai maskām piešķirtu īpašu auru un ienestu tajās dzīvību, tās tiek pagatavotas tikai no veciem nolietotiem materiāliem, palagiem, dvieļiem, galdautiem un citiem audumiem. Bet trokšņa radīšanai lieti nodara vecie virtuves un citi priekšmeti. Mums tie tērpi maskām, cik viņiem var būt gadi? Jo viņi ir dabīgie, viņi ir austie, gadi 70. Palag, tādi palaga audumi, ja, kā vecas laikos auzus tēlē mājās, tādi mums ir. Vecie dvieļi, vecie palagi, tu paņem to palagu rokā, viņš jau tev stāsta. Viņš jau tev iedod informāciju, ko tev vajag darīt. Jo tikai tad tā maska iemiesojās, tikai tad, ja ir viss dabīgs, piemēram, nekādas sintētikas, nekur. Tā ir pilnīgi aitāda, un tur ir vilna, un tikai tā. Kā jau jebkuru mīklu, tieši tāpat arī tagad izrulēsiet, ja? Izrulēsim un tad sapildīsim ar gaļiņu, stīpoliņu, piparsāli. Bet vai to sviestu mums nevajag sasildīt, vai ne? Ne? Viņš smērēsies. Labi, izvēlies. Jā, visīstākie. Tad, kad, piemēram, skolā būs arī pasākumi, tad es zināšu, kur var, vai, cik labi skan. Un karotes te ir. Bet tā jau arī ir parasti jums tajos masku gājienos, kad jūs arī tiešām kaut ko grābināt, mums ir katlu vāki, mums ir visādi trumuļi. Jo maskas ierodās liela troksne, jo jau jāzina, ka tās maskas tuvojās. Protams, pirmie sajūta suņi, un pēc tam mājinieki ieklausās, jo tad iet ar visādiem, kas pa muzikas instrumentu. Bet tas ir tikai, lai paziņotu, mēs nākam, vai tam arī ir kaut kāds nozīme? Protams, attīra apkārtni, attīra izdenā visus tos nelabvējus. Nu, parasti ir tā, ka mēs ejam šajos masku gājienos, mēs neejam iekšā telpās, bet mēs sētā. Tad tiek kurmi, rakumi pamīdīti, un tad parasti ir tā, kad maskas atnāk, viņas sasveicinās ar saimniekiem, saimnieki nāk pretī, nu, tad viņas parāda savu priekšnesumu,
Nu, tad saimnieks, protams, pateicās par to. Nu, pacienāt tur vai ar zirņiem, vai, nu, un tad ir notikusi šī enerģijas apmaiņa. Jo jābūt šim rituālam. Nevar ieskriet, piemēram, tā, mēs te atnākuši un tūlīt iesim tālāk uz nākošām mājām. Ir jābūt šim te rituālam sasveicināšanās. Nu, un tāpēc, lai saimnieks varētu sagatavoties, vajag trokšti lielu. Nebūs pa daudz. Drusciņā nebūs noteikti nost. Un tu būtībā pēc tam sagriezīs, ja viņi vai kā? Nē, tagad negriezīs, tagad būs plācenīts. Liks tādu pašu iekšā, tā kā rolbiskrīt apmēram sadurulēs un liek iekšā tādu pašu krāsniņu. Lai ritīgi bagātīgi skats, ritīgi gaļa, tā kā pietiek. Nebūs nekāda vaina, smuki. Būtībā sanāk tās, maizes rulete pildīt. Jā. Tā viņi arī sauc, maizes, maizes rulete, jā. Nekas. Būs jau labi. Saimnieks nav žēlojusi gaļu. Taupījās. Jā. Pasmuko. Jā. Tas nekas. Oliņu vajag baltumu tikai, vai ne? Līguts. Nē, apjūs kopā. Abas kopā? Labi. Uj. Es jau gribēju papajā un apmīļo. Kā tad? Tieši tā. Un cik tad tam cūķim ilgi jāvārās? Cūķim jau vēl ir jāvārās. Tas pārbaudīsim. Nē, vēl ir. Kādu stundu jau droši vien, ka paiet, vai ne? Ja ne pat vairāk, Jā. Un ausi, nē, vēl nekas nav. Pasti, asti pildīgi pa malu ārā. Maskošanās tradīcijas ir vienas no noslēpumainākajām un neparastākajām daudz tautu kultūrās. Un kā tās atšķiras, jau visai labi var novērot arī Saucgrīvas masku festivālā. Jā, Itālijā maskojās vīrieši. Tad pie mums pārsvarā viņi atbrauc šeit pie mums, un viņi brīnās, kā tas ir, kad pie jums sievietes ir tās galvenās darītājas. Bet viņiem vairāk ir vīrieši, viņiem sieviete kaut ko citu dara. Un tad ir arī tādi pieraksti, kad sieviete, kamēr viņa vēl ir spējīga dzemdēt, viņa nedrīkst maskoties, ka tas atkal kaut kādas negācijas. Ja viņai beidzās šis periods, tad viņa var maskoties. Tātad, tur ir tāda aizsardzība. Jaunās dāmas nemaz nedrīkst, jo tu taču turpināsi savu dzimtu, tu laidīsi savus pēcnācējus, un tad šie te, var arī iespaidot. To, kad ir tieši Saulgriežos ir šie sliktie gari, kas grib visādā ziņā nodarīt mums kaut ko ļaudu, tad ar šīm maskām mēs viņus izdanājām, mēs aizrādām projām. Mēs vienkārši dodam šo, un skaisti tas, ka tas notiek Saucgrīvā, un mēs sadākam pilskaldā, ka mēs uzkāpjam, ka mēs ejam savā mazgaira. Ziniet, to nevar izstāstīt, to vienkārši vajag izbaudīt. Tas ir vienkārši. Pēc tam mēnesi es esmu kaut kur augšā, man ir pilnīgi cita tāda izjūtas, ir fantastisks. Tā kā. Jūs pat arī maskojaties? Vai tikai palīdzat ar tām maskām? Maskojos arī, jau sāku arī ar Daugavpilu pirmā, kad bija kā. Tur bija cik grādi, minus 20 pāri grādi. 25 bija, mēs braucām uz turienu. 5 stundas. 5 stundas, bija nosaluši un pārsaluši, bet, es biju čigana paps. Tas pirmais, kas bija tāds iespaidīgs. Un tāpat arī taisījām maskas un piedalāmies. Jums arī to, kā Zenta saka, ka pēc tam ir tāds jauns spēks, tad jums arī tas tā? Vispārībā ne tikai maskošanās ir tas spēks. Arī katrā saulgriezī, vai tās ir Jāņi, saulgrieži, vai Ziemassvētku vai Lieldienās, ir tajā, katrā ir iekšā kaut kas, vai tu kaut vai to pašu izšūpojies. Ja tu izšūpojies, tad tu jūties tiešām tādu, kā bišķiņ pacelt uz augšu. Tad bišķiņ tā kā dumāks. Pieminējāt tos minus 20 grādus, būtībā jau jums parasti arī festivāls iekrīt, tā, kad ir tas augstākais laiks, ziemas augstākais laiks, bet... Ļoti interesanti, kā ir festivāls, daba pakārtojās festivālām.
Pirmā dienā mēs tur ejam pa sētām, mēs tur visu kaut ko, tad ir kultūras namā, ir masku izrādīšanas. Un tad, kad mēs visu to dabu esam sagriezuši ar kājām gaisā, tad otrā dienā, ejot gājienā, ir tāds cīruļu putenis, kad acis nevar vaļā, bet tas ir tik kolosāli, ka daba pieslēdās. Nu, viņi pieslēdās, nu, viņi ir tev kopā ar tevi. Nu, tu nemaz nevar savādāk būt. Nu, Bet jums jau silti paslāpušies tādās biezās maskās, seja arī nomaskēta. Jā, nu jā. Plus vēl visas aktivitātes izdarības. Nu, bet, protams, Nemaz to augstumu droši vien mēs neraudām, mums ir ļoti jauki. Vau, cik smuki. Apakš vispār cep. Es ceru, ka ir. Paskat, cik smuks. Nu, necerēti smuks lieguts tev būs iznācis. Nu, ritīgs saimniecis. Mažo ne pēc rupmaizes, ne pēc ne karažas, ne... Nu, nevar saprast pēc kā tāda. Pēc meteņu pīrāga. Jā, pēc meteņu pīrāga. Tad tāds rūgtumiņš tāds. Jā, tāds ļoti interesants tāds. Jā. Smuka ar pipariņiem. Ligiņi nāc slēdz ārā plīt. Likšu tēlīšu. Abas divas lai izslēg, tur jau vairs nav. Nu jā, ir. Uj! Šis ir Krikšķis. Piecepies. Ceptā kāja. Nāc ārā ar labu. Tik un tā pēdīs. Uj! Kaut kā negrib tas rūkstīts. Nu, negribas padot. Nu, de par ko? Tomēr pierunāju. Apciestīja. Vēl vārās. To astēdīt, bet ast laikam garšīgi. Jūs esat tēduši asti? Jā? Kaut kas vēl bija ar asti saistīts, nevar atcerēties. Kaut kas bija tāds interesants. Nu tā, būs vārpas. Tā, drusciņu paciest. Un lācenīts meteņdienā ir pirmais sēdiens un otrais sēdiens ruksis. Zenta Mennika stāsta, ka latvieši ir ne tikai ar tradīcijām un rituāliem, bet arī mājticībām bagāta tauta. Un, lai gan ļoti daudz tādām lietām nemaz netic, tam visam tomēr ir savs izskaidrojums un dziļa patiesība. Kāds bija tas stāsts, kam ir jāatrodās uz galda? Jā, visos šajos godos uz galda noteikti jābūt ugunī, jābūt sālī, jābūt ir medum un jābūt ir maizītei. Un tam katram ir arī kaut kāda nozīme? Bet, protams, lai vienmēr būtu maizīte galdā, lai nekas ļauns ar tevi nenotiek un gaismiņa sasilda tavu dvēseli un saikni ar aizgājējiem. Tas ir ļoti būtiski. Un medus nozīme? Medus arī aizsargā no visa sliktā. Jā, dieniņos. Nu, jā. Čož, čoži, roži, roži, metenīša vakarā. Čož, čoži, roži, roži, metenīša vakarā. Kas ne čuži, kas ne roži, tam lidiņi neizaugs. Kas ne čuži, kas ne roži, tam lidiņi
neizaugs. Čurži, čurži, roži, roži, cūkas kāja kulīte. Čurži, čurži, roži, roži, cūkas kāja kulīte. Cik no kalna nolaidos, tik no kājas nokodos. Cik no kalna nolaidos, tik no kājas nokodos. Čurži, čurži, roži, roži, metenīša vakarā. Čurži, čurži, roži, roži, metenīša vakarā. Kad atnāca pelnu diena bezmeteni aizkrāsnē. Kad atnāca pelnu diena bezmeteni aizkrāsnē.